godīgi pateikt, jā, ir pienākusi sērija, kurā mēs taisīsim šūpoles. Ir rīts, diezgan agrs rīts. Tagad es gaidu mašīnu, jo man nav neviena transporta, ar ko var atvest kaut kādus materiālus. Un man atbrauks palīgā Vasia. Vasia ir Dianas māmas vīrs. Un viņš palīdzēs man atvest kaut kādus materiālus, lai var uzbūvēt šūpoles, jo no manējiem koku materiāliem, kas man ir palikuši, man pirmkārt nepietiek, otrkārt tur jau ir izmantot tiltam, un izmantot tiltam ir tie materiāli, kurus jau termīti bišķiņi ir sabojājuši. Es izdomāju taisīt no jauniem materiāliem. Tagad jautājums nākamais. Man ir aizdoms, ka visdrīzāk būvēšanas ceļā es saskaršos kaut kādām problēmām, jo gan jau ir nianses, kuras es nezinu. Man tā liekas, paņēmu un uztaisīju, un viss notiek. Tāpēc iekārtojamies un baudam sēriju un skatāmies, kas man sanāks, vai izdosies uzbūvēt šūpoles vai nē. Tā, esam atbraukuši pakaļ koku materiāliem. Notērēsim 12,50 €. Pēc tam pastīsimies, ko es nopirku. Vajag izdomāt, kur vispār to materiālu tagad likt. Vienkārši tā kā kurds bērniņš iegāja veikalā un notērēs 112 €. 112,50 €. Davai komentāru. Komentētāji, dīvānieki un vispārējie. Es izlikšu, pateiksiet, vai tas materiāls tik maksā. Oi, čaviņa! Es jau no paša rītiņa te močī strādāju, saprotu, notērēju naudu, visu. Visa? Jā, pat vajadzēja, lai Vasis piemet man 12,50. Gan jau mēs nereiz neierunājāmies, bet mēs bijām uz sēdz uzlikuši 7 ābolus. Oskars ļoti gribēja, lai Stirna atnāk un apēd. Kā tev liekas, tur ir āboli? Paļāviens, Diana, tu esi tik naiva. Es tu pirmais ceļos no rītiem, es pastījos, 2 dienas stāv āboli. Es domāju, labi, iemetīšu mežā, varbūt bail nakt klāt. Mans rīts ir iesācies ar tādu rīta rosmīti. Tad es kopā nopirku 20 dēlīšus 2,5 cm reiz 10 cm, 10 brusiņas nopirku 5 reiz 5 un 5 brusas 10 reiz 10. Un par visu kopā 112,50 € bija. Normāla cena, man liekas, ne? Un nebija tālu jābrauc. Vaisi varēja palīdzēt. Tas tāds bezmaz vai pusstundas jautājums bija, un ir materiāli šeit, un var kaut ko jau uzšķiņīt. Tā kā jāatpūšās mazlietiņās, bišķiņi laikam mums vēl kādu kafiju jāizdzer, un tad jau jāsāk, kā sakās, šancēt, un jātais bērniem, kā sakās, izklaides parks jātīst. Pēc tam ieejas biļetes taisīsim, jā? Jā, batuts ir, baseins ir, šūpols būs. Vēl kaut kāds šitos kāpelējumus varbūt kādreiz vajag. Vēl jau es aizmirsu parādīt, ko tad es tanī depiņā nopirku, lai tās šūpols vispār uztaisīt. Toliņās paskatīsimies. Tādā. Tā. Es esmu nopircis, starp citu, vienkārši vēl to impregnentu 10 litrus. Pirmajā reizē es nopirku 750 ml. Tad es nopirku šitādas plasmas ūdens trubu. Kāpēc es viņu nopirku? Tāpēc, kad šūpolēs, tad, kad striķi, kur būs sēdvieta, ies tas striķis uz augšu, un es gribu izvērt cauri tās trubiņas, lai rokas tā kā nevīlētu ar striķi. Šitādu striķi es nopirku, kas to pat cena? 99 cm. Es nopirku 10 metrus, 12 mm, laikam diametrs skaitās. Vēl vienu otru nopirku, vēl skrūvis 7 cm kokam. Dakšu nopirku, lai var kaut ko darīt. Lai pa bišķiem dārdz instrumenti. Un nevienu citu variantus neatradis, bija redzējis internetā, kā ar parastajām izurbu un izvelku, un tad ar tām gaikām pievelku. Nāksies man griezt iekšā šitādu kokā. Es ceru, ka viņš turēs. Šitādi 4 gabali, mums ir 2 bērni, šūpoles būs dubultās, tāpēc, kad tur baigie kautiņi būs, ja uztaisīt šūpoles, kur tikai viens cilvēks var šūpoties.
Tā, ko es te vēl, nu štāds te 10 gaikiņas sapirku. Un vēl štāds skrūvs. Es vēl nezinu, vai es to visu izmantošu. Bet ir doma urbt un stiprinājums, varbūt, vienkārši visdrīzāk šitai stabilāk nekā vienkārši ar koku skrūvēm stiprināt visu to konstrukciju. Laikam esmu visu parādījis, tagad tik jāsāk ķerties pie darbiņiem. Tagad mēģinu uz aci uzmest skeletiņu. Tā doma ir tāda, ka principā es nomērīšu visu, izgriezīšu, visu sagatavošu, tad apslīpēšu, lai rokas bērns kabargs neierauj. Nokrāsošu un tad tā kā pēc iepriekš izmērītā visa tā kā puzli salikšu kopā, saskrovēšu. Bet tagad galvenais uzdevums ir pareizi visu izmērīt un izdarīt. Jā. Un, kā es teicu, tad šitam te ies cauri 10, jā? Šausmīgi saprotamā valodā priekš manis runā. Jā. Šitam te šitā ies tad tas 10, un turēs viņu, man liekas, 5 × 15. Tā kā svars uz leju, es domāju, ka šitam vajadzētu turēt. Lejas es stiprināšu ar 5 × 10. Smuks varžo kaut kas. Jāpagriež kameru uz 10. 5 × 10. Es tā neko nesapratu, ko tu runā. Un tad vēl man ir doma, par cik viņi viens pret otru balstīsies. Pirms nevis atstāt šeit stūri, ja? Bet, piemēram, paņemt un... skaties, reku šitā te tikš, jā? Jā. Te būs tāda svītriņa. Man nav vienīgais, man cirkuļas šitā zāģi nav. Es nezinu, kā ribzāģis, jā. Un te varētu nogriezt šitā, jā, kā es saku. Un te viņi, te viņi smuki viens pret otru uzgultos. Jā. Noteikti saprast, kā man pareizi darīt. Oskaram tikko izvilkām 2 sērtas. Šausmas, pirmo reizi mūžā man ir 2 sērtas uzreiz vienā rāvienā. Parāda, kas tā te man nepatīk, kas tas pamelnu. Šitin. Nē, tā nav vērts. Taču. Dzimumzīme, kaut kāds paveicis. Un tā kā vīrieši savējās. Es domāju, vai man ir vērts čakarēties. Sekojiet līdz savām kulēm, jo viņas bija, nezinu, kāpēc visas starp kājām. Tā ir vieta, ko neviens nečeko, ja? Nē, kā nečeko. Nē, tu viņu neredzi. Tu vienkārši mainīji biks, es uzreiz pamanīju, ka tur kaut kas savādāk izskatās. Jā, ērgļi acis uzmanējās starp kājām. Es mainu biks tā no tālu mieraugu mikro šo ērts. Tik savādāk izskatās. Teic, tev šūpols cels? Tu tā šūpuļi? Jā? Priecīgi? Jā, bet kas tas? Amēlija būs pašai jāmācās šūpoties. Jā. Un tā doma ir tāda, ka es viņas nebetonēšu zemē. Viņas būs smagas, bet aiz šitiem aiz šitiem 2 cilvēki, teorijā man liekas, ka 2 cilvēki viņas varēs pārvietot. Nu, es gribu viņas pārvietojumus uzteikt. Prikīgi man celīs skudras koži. Tāpēc, ka vispār viņu mājās sēž. Reku tieši te ir skudras, un es ar celi sēdēju virsū. Jā, viņas arī tik dusmīgi spēlē. Tā kā mums te jādala teritorija ar visādiem dzīvniekiem. Es biju taču savākus tos. Es viņas saukāju pa šīferiem, Oskars teica, ka viņi savādāk saucās. Ko man darīt? Man apzaiķiet tās vietas, vai ne? Es nezinu. Es domāju, ka tu labāk zini, ko darīt. Re, kur tur pilns ar meža zemenēm. Un daudz vēl zaļas ir. Tā kā mums būs mūsu zemeņu raža drīz. Tā kā es ceru, ka šis video jūs iedvesmos varbūt kādu. Labi, neiedvesmos, mēs te pats mūs. Bet vismaz video beigās es salikšu kopā, cik izmaksāja šūpols. Bet viņām būs kaut kāda cena, bet es pieļauju, ka kvalitātes un izturības ziņā viņas būs noteikti labākas nekā veikalā pirktās. Bet es nezinu, cik maksā īsti neesmu pievērsts tam uzmanību. Labi, davai, tad mēs Šitās jau iesim. bļovens no šitādām brusām, šitādu materiālu tērē, bet ko tu neizdarīsi dēļ savajām sirsniņām, zin kā? Ar saviem bērniem, kas tev pēc tam pateiks, ka tu nekad man neko... Tad, kad būs 18. Neko man nedari, tu esi viss sliktāk. Tu man nekad neko neļauj. Pirmais atgriezums ir uztaisīts. Labi, viņš tur nav perfekts, bet tam, es domāju, nav nozīmes.
Un materiāli centīšos izmantot liederīgi, ja. Es nogriezu tikai tādu mazu gabaliņu. Un rektas dēls, un lai matemātiski būtu liederīgāk, ko mēs darām? Mēs viņu apgriezīsim. Uzliksim šito dēli, pasties, pa virsu. Šitā te, teica, vienu roku filmē grūti parādīt. Un uzzīmēšu, un būs nākamais. Attiecīgi mazāk lieka koku materiālu tērējam. Kā es teicu, es nezinu, varbūt tās no abām pusēm šitās te uztaisīsim. Vienkārši man te jāstāst, cik man tie vecie materiāli tur ir. Un tad jākalkulē. Un tad lejas daļā jābūs šitie, lai vienādi viss sanāk, lai nav tā kā šķībi, ja. Atliek punkts ar ruleti nomēru precīzi. Tur, piemēram, te 35 cm, uzlai 35, un lai smuki taisnā leņķītī viņš ies klāt. Bet jā, kā es teicu, tagad salikšu puzli. Viss materiāls, kas man ir vajadzīgi, izgriezīšu. Beigās es izdomāju, ka es tur neko nedarīšu. Beigās es izgriezu tomēr 4, būs no katras puses. Turēs to brusu lielo. Un vēl es gribēju pateikt to, ka tie, kas ir profesionāli nodarbojas ar koku, kad noskatīsieties, ja gadījumā kāds skatīsies šo video, jūs droši nokomentējiet visas kļūdas, ko es esmu pieļāvis. Jo visdrīzāk šo video skatīsies arī cilvēki, kuri arī, tāpat kā es, nekad neko nav darījuši. Un viņi apskatoties video un palasot komentārus, izdarīs pareizāk. Tā kā izdarīsim labu darbiņu. Viss, man ir kafijas pauze. Tie 4 ir izgriezti, šitie 2 ir izgriezti. Uz ārējām malām viņi būs. Tagad vajag vēl izdomāt. Es teicu, saku domāt. Es te nopirku tos resnos, ieurbu. Un tos pieskrūvē. Bļāviens. Viss man sākās problēmas. Interesanti, uz skrūvēm var likt tos svaru skrūvus, nevar pārplīst. Viņas var pārplīst kaut kad. Pats ar sevīm tuliņās apspriedīšos. Tad es nopirku šitādus te, bet viņi ir 16 centimetri. Šitas plus šitas ir 15. Tas nozīmē, ka man nāk ārā tikai tāds mazs gabaliņš. Es apskatīšos, kas man ir ar urbjiem. Varbūt tas varu mazliet iedziļināt. Es šaibiņas arī nopirku, ja? Tādas blīvs, šaibiņas. Un es biju nopirkt šitos, tāpēc, ka es tā domāju, ka tad, kad ir lielais svārs te ies, jā, slodze, ka laikam šitāds labāk būs, noturīgāk nekā ar skrūvēm skrūvēt iekšā, jo skrūva pat pa sev viņa ir cik tur. Viņa tieva, un ja laika gaitā viņa paliek vājāka, un ja viņa plīst, labi, visdrīzāk viņa jau tā neplīst tik ātri. Cik grūti īstenībā. Gribas vienkārši labi uztaisīt. Bet, ja es dzenu šeit skrūvi, man ir 9 centimetrīgās skrūvas, tad šitam 5, tur 4, 5, 2 te, piemēram, skrūves. Vēl no otras puses šitam te 2. Varbūt arī var uz skrūvēm. Jo, pieņemsim, ja es šito uzlieku, tad es vairs nevaru uzlikt no otras puses šito dēli. Kā papildus balstu. Nav viegli. Nekas šī dzīvē nav viegli. Visu laiku jādomā. Kā jau teicu, gribās jau labi uztaisīt. Labi, es domāšu, un tad jau tālāk filmēšu, kas te notiek. Kā teicu, tad ir vēl otrs variants. 9 centimetrīgas šī tādas. Maukt iekšā. Bet saprot, viņam pasīs kāds tievs. Galvenais, ka video iznāks, es jau būšu uztaisījis. Bet īstenībā pieņemsim, pat ja šitie būs ieskrūvēti. Koku taču vienmēr var atskrūvēt un izlabot. Pieņemsim, izlasīšu komentārs. Kāds pateiks, nē, veicīt, šitā nav ģēla. Teorijā es varu pārtaisīt. Sākumā varētu šitā tad vienkārši uztaisīt. Forši vai ne, pašam ar sevi sarunāties un pieņemt kaut kādas lēmumus. Varbūt īsti nevietā, bet ar šito var pulēt mašīnu, ja? Un es ar viņu tagad vienkārši bišķi apslīpēšu
tās virsmas. Un es domāju, ka es viņu impregnēšu un pieskrūvēšu uzreiz vienu pusi, un pēc tam citas puses apslīpēšu un nokrāsošu, impregnēšu. Un kaut kā šitā pa bišķiņam kustēšos uz priekšu. Es viņus tās brūsiņas tā viegli noslīpēju, lai sīkie skabargas neieraut, un stūrīšus uztaisu mazliet minija, lai nav asi, ja? Nu tā viegli apstrāde, nav nekāda tur super profesionālā, bet nu kaut kā aptuveni tā, ja? Tā, pirmās divas lielās brūsas esmu apslīpējis. Tagad noimpregnēšu šo maziņo un šitās brūsas no 3 pusēm. Bļāviens, un tieši tāds karstums ir sācies ārā eitu nost. Plānu maiņa. Tomēr izdomāju, ka skrūvēšu kopā un pēc tam impregnēšu. Jo es sapratu, ka labāk impregnēt pēc tam, kad ir salikts, jo visdrīzāk vēl kaut kāda asmiņa būs. Ja tā es uzliekot, vēl bišķi noslīpēšu, kur ir iespējams skaidrs, un tikai tad noimpregnēšu, kad jau viņas stāvēs. Principā man nevajag slīpēt visas vietas pareizi. Man vajag tās, kur cilvēks var pieskarties pa lielam un dabūt skabargu. Tā kā sākumā tad tomēr es izdomāju, kad jāuzskrūvē. Jāsaliek kopā visa konstrukcija. Diana teica, ka šūpoļu sērijā obligāti vajag nofilmēt, ka viņa pankūks man uztaisīja. Paldies. Citiem cilvēkiem nav pat viena basēna, uz kuram vienkārši būs 3 ūdens tilpnes. Jā, mēs braukājām pie Omas, Dianas mammas, un visus gadus ciemojāmies vasarnīcā un nekad nebija kur peldēties. Reku bērniem basēns. Jau šodien nereāli grūti taisīt šūpols ir karsti, bet sola tur rīt vai parīt, es nezinu, 29 grādus. Nu, večuk, tas ir tikai un vienīgi īstais laiks, lai izpakot. Īsumā par basēnu, ko Oskars pirka, kad vēl nebija vasarnīca, jo viņš bija pārliecināts, ka viņam būs kur likt. Jā, viņam starp citi vēsturiska, viņam relikviska, es kā pat nezinu. Katrā ziņā šis bija pirkums uz mūsu zemi, kur vēl neeksistēja un pat nezinājām, kur viņa būs vai viņa būs, bet mēs vēl runājām un meklējām un skatījāmies un domājām. Un tas bija rudens, tieši viss kurši, visi būvmateriāli veikali tirgo visu ārā. Es domāju, kāpēc lai nenopirkt tur? Es nemaldos, man liekas, kaut kā 20 eiro viņš maksā. Diana saka, šitais, viņš stundā uzpildīsies. Viņa saka, klau, čalīt, 3,05. Labi, viņš jau nav tur super lielais. Tā sieviete taču teica, ka batots mums 3-metrīgs. Nu, tad baseins arī būs kuņās. Tētā, kāpēc mēs arī lielu baseinu? Tas būs teitim ar mammu. Jā? Jā. Nu, ko tad nākamajā kadrā Oskars jau peldēsies viņam? Jā, viņš ilgi pildās. Nākamajā kadrā mēs turpinam taisīt šūpolus. Labi, gan jau nevajag citiem instrukciju. Reku, jūs varat izlasīt, reku. Nelien te nazis. Tur instrukcija? Vispār jā. Tētā, kur viņi stāv? Instrukcija ir mīkstējama. Nākamais kadrs trals instrukcija. Paskaties, kā psihozi manīm. Viss ar muti piepūta tur un nogura, un tagad psihozi. Galvu norēpšņi karstumā. Un tā kā aiziet arī džakūzī. Galvenais bērniem reku basēns, viņi sēž džakūzī, kas ir domāts gurķiem vienkārši apliešanai. Kā ir, tā ir. Cilvēks tur dara kaut ko. Paklausīja man nolikt tur, kur es pateicu, un atnāca un pateica, ka nevajadzēja tur likt. Apriš, kā man viedokli vispār tad jautāt, ja nevajag darīt tā, kā es saku. Es nevaru. Es gribēju padalīties. Baigies sūdi. Nu, nē, mūdi. Es kā raksturotu, kā hobijs. Es te to vienā burtiņu pacēlu, un es sapratu, ka šis šūpols ir nevis bērniem, bet tas ir reāli publiski nododamā eksploatācijā šūpola, uz kuras var sēdēt, nezinu, šūpoties zilonis. Tāpēc, ka vienkārši, what the fuck, es teicu pārnēsājums, es šito daļu knapi varu pacelt.
O kā tu taisies viņas vienot, ja tu ne... Es nezinu. Euš, tas forši uguns, kuram šitā Tu pasaki, saliec? cik viņas ir milzīgas. Es esmu normāls. Nē. Nu, Taču- tātad jau pirmais, ko ņemt vērā cilvēki, ja jūs negribat publiski nododam eksploatācijā šūpols, varat izmantot mazākus materiālus. Nu, pats tas milzīgs. A kā tu viņas taisies pēc tam krāsāt? Nezinu. Es kaut kā nebiju iedomājies, ka viņas būs tik lielas. Kad guļ zemē, tad liekas savādāk. Kad pacelt, tu saproti. A ko tu liksi pa vidu viņam? Te ir soliņš. Kur pa vidu? Nu, pa vidu, ķipa, nu, ko tu pa vidu liksi, kas turēs, kur varēs šūpot? Arī Tiesa. šitādi baļķi. To? Jā. Man vizuāli izstāsta, ka viņš tur neielīdīs. Nē, man viss ir izreikināts. Bet tu saproti, tās šūpols būs tādas močinās. Tad varbūt tās vienā vietā tu tomēr iekārs kaut kādu tādu tā kā šūpulīti priekš manīm. Un es tur vienkārši varēšu gulēt tā kā ronītis un dzert vinčiku. Nu šitanījās var karināt, ko tu gribi. Es tev saku, šitan var iekarināt, man liekas, tonu. Uz izdomāju, es gribu tā puķis uztaisīt sāķīšu, tā puķis. Zini, ko es izdomāju, kāds man ir plāns? To desmit ārā te laist, lai te var uzkarināt puķītes ārpusē. Saprati? Galvenais, ka es tagad pateicu, ka es tur gribu puķis uzkarināt, un tu tagad jau zini, ko es izdomāju. nezināju, nekas jau vēl nav redzams. Ko nezināju? Visu es zināju. Ej, tu nosbļāvens, es esmu šokā pats no sevi. Kurš šitik liels šūpols? Es jau šito slīpēju, bet... Nu, Nē, ir. nē, es zinu, bet varbūt bišķiņ pēc tam vēl pieslīpēšu. Bet tā jau es maliņas tāds apaļas uztaisīju, lai nav sāpīgi nevienam. Taču šī nodarboja. Pasties, cik Diana labi māk ieskrolēt. Jā, Diana, šitā turi pareizi, Diana. Jā, šitā. Jā, laid. Uzņem ātrumu, uzņem! Aiziet! Lai arī kas tu esi, tu nāc no konkrētas vietas. Nu, paskaties, kāds liels basenčiks. Nu, krūta. Nu, es nezinu tikai, cik viņš dziļš sanāks. Nu, forši. Oskars vienkārši nevienam neļaus beigās kāpt iekšā, lai tur nav netīrs. Nu, kā ir, tā ir. Reku var pašiem savu ogu krūmu naušu, tā te pāri apēst. Tev bizītes sit? Nu, tad uztaisīsim tūlīt jaunu. Labi, es mamēlīju bizīti taisīt. Galvenais, ka tik vienkārši... Nē, galvenais, ka tik... Aizspēr, nesaprotu, ko es gribēju pateikt. Bet es nebūtu domājis uzlikt brusu, lai izmantot viņu kā lineālu. Čuš Nu, es izstāstīšu, kā es domāju. Nu, katrs malas paņem, lai būtu precīzi, jā. 3 metrus. Un atliku ārējās malās punktus. Uzliku vēl vienu pēdējo brusu lielo. Un velku šitā līnija. Attiecīgi, šūpoļu lejas daļiņi, šūpoļu leju daļiņas būs precīzi pa līnijai, vienādos attālumus un augšus, respektīvi burts stāvēs, nu, teorijā līmenī. Un paimaliņā meli. Maliņā. Kuč. Un te ir tieši tāpat punkti atlikti. Rekur, viens punktiņš. Rekur. Otrs, pārbaudam, lai daudz maz ir. Tas nekas jau būs kāds tur miļiks vai nepareizi. Galvenais jau ir ģimene, mīlestība. Vīrs, kurš tur nahaļau mēģina uztaisīt šūpols, kurš beigās ir kaut kāds masīvu koku šūpols, nezinu. Vajadzēs tirgot. Aizēj atpūties, tu to galvas lai krēpst. Jā. Tribīnes ir pilnas. Ar skatītājiem. Mums tā ir ļoti svarīgs moments. Es ceru, ka viņas neapgāzīsies.
Kā man pareizi darīt, laikam šitā? Ai, tu fritīji, cik tu forši. Es saprotu, kā tu taisies viņas tagad celtas. Tāpēc arī pateicu, ka tribīna skatītājiem jau mums visiem ir interesanti, ko darīs tālāk tagad ar to. Pagaidi. Viņš cels un viss atvienosies un nokritīs. Nē, es jau neko neesmu iestiprinājis. Es tagad tikai iemērīju to dēli. Bet es domāju, ka šitā sāriņas laikam vēl platāk taisim, vai ne? Maksimāli plāt, lai viens... Tu viņas kaut kur skruvēs klāt? Šito? Jā. Viņu arī vajadzēs nostiprināt. Jā? Vitums. Es taču tikai kvalitatīvs produkts ražoju. Kaut kādi šitādi es jau saržāru, jo es gribu, lai viņas ir platas. Kaut kā šitais projektiņš tomēr izskatās tāds pārāk nopietns. Arī darba ziņā viss nemaz tik ātri neiet uz priekšu. Kā kaķis, piemēram, jā. Un tagad stājas dibenvietiņas. Reiku šitais ir 60 cm, tas ir 50. Viens ir ronītim domāts un bērniem, otrs bērniem un bērniem. Te bērni un ronīts arī varēs. Tikai nesakiet ronītim, ka es pateicu, ka tas ir ronītim domāts. Doma ir tāda, ka es tagad ar šito te urbīti uztaisīšu šeit divus caurumiņus. Te 2 caurumiņus, tur 2 caurumiņus, tur 2 caurumiņus. Un caur viņiem es izvēršu to strīķi. Es uztaisīšu caurumiņus, tad es šitos dēļus kārtīgi noslīpēšu smuki, jo, vizuāli, protams, viņi neizstās smuki, bet arī, lai skabārgi nebūtu. Tāds smuks ar iepaļiem šitiem te stūrīšiem gludus, tad noimpregnēšu. Un tad dibenvietiņas būs gatavs. Ja? Tu nezini, kurš mūsu ģimenē ir ronis? Ne, bet ronīts. Pirmie 2 caurumi. Labi, jāsaka, palielināt temps. Mums jau šodien vecētiņš brauc ciemos. Gribējās paspēt vismaz kaut ko izdarīt. Bet katrā ziņā, šādi ir tā ideja, ja? Re, kur ir caurumiņi, tad es te visu šo dēlu noslīpēšu, noimpregnēšu, un tad vilkšu caur tos striķus. Es esmu iekūris grilu, jo mums brauc ciemiņi, mēs cepsim šašliku, un es runāju klusu, tāpēc, ka visa mana ģimene ir aizgājusi gulēt dienas. Un es gribēju parādīt, ko es tagad jau daru. Arī ko mēlīkuļu. Foršs svaigā gaisā. Es sāku skrūvēt iekšā pirmos šitos. Šitais te ir, viņš ir 12 diametrā, es tā saprotu. Urbis kokam man ir 8 mm. Es ar 8 ieurbu un 12 skrūvēju iekšā. Man liekas, ka tā varētu būt diezgan pareizi. Un es atradu pielietojumu šitai skrūvēju. Super. Labi, turpinu strādāt. Kā var tā elpot? Vienkārši skrūvēju tā ķīšus iekšā tā, ka es nezinu, ko es būtu darījis. Ieskrūvēju visus 4. Pagaidzi pastāstīju, ja viens šūpos, tad dibens būs 60, otrs 50 cm. Visi guļ, un es nezinu, kur Diana nolika slīpējumu smolšu papīru, lai es varētu noslīpēt, tāpēc es pagaidām nevaru pabeigt. Es domāju, paskrūvēšu āķis. Un pēc tam es celšu uz augšu tā strepu, šūpols, un es visdrīzāk nevarēšu aizsniegt vairs augšu, tāpēc es tagad augšējo daļu impregnēšu. Tā kaut kā sadala tos darbiņus. Kaut kādas muļķības es tas sarunāju, es tagad neko neimpregnēšu. Man tā, ka es aizmirsu, man tā vēl vajadzēja uztaisīt zem leņķa to balstu, lai tā konstrukcija, kad viņš tā stāvēs, lai viņu šitā nebraukā. Tā kā tas vēl ir jāpabeidz abās pusēs. Un tad jau varbūt viss pamodīsies, tieši, kad viss būs jau saskrūvēts un kamēr viņš guļ, es viņu visu apslīpēšu, kur var. Un tad sākšu impregnēt. Bet vispār baigi nopietnais veidojums. Pašam tā kā neticās, ko es vispār daru.
Bet, nu labi, ja uzsāk, tad uzsāk. Es nebiju gaidījis, ka tas izskatīsies tik nopietni. Aizmirs pieminēt, bet varbūt iepriekš pieminēju, neatceros. Man nav zāģi, ar ko es varu šito sazāģēt. Man te ir atzīmēti tie punkti, bet man reāli nav. Ar tiem, kas man ir, es nevaru. Ir tas ribzāģis, jā. Vēl varētu ar ķēdinieku mēģināt, zinu, tā taisni kaut cik nošaut. Bet man nav pagaidām. Kā sakās, viss pa bišķiņam. Tā neliels updates. Tad šitā jau izskatās dēls, kuru es esmu apslīpējis. Visi stūrīši, viss ir tāds maigi iepaļots. Dēls ir ļoti maigs. Nu, kur dibens slikt. Un otrs rek pilnīgi vēl nav apstrādāts. Var redzēt, ka ir atšķirība. Ciemiņi jau atbrauc, bļāviens nevar turpināt, jāskatās, kā man te sanāks. Tā kā kārtīgi bērnu balē, pasēs sīkie ņemās. Un ka viens gaida ēdienu. Pasēs kādā jau ir stadijā tās šūpoles. Tad šis cilvēks. Kas ir saulīt jau norietējis, vai ne? Tad tu jau sen te šinī vietiņā ēniņā esi. Galvenais, labi, es nezinu, vai viņš jums rādīja, bet bija tāda situācija, kad viņš strādāja, Āmēlija aizgāja gulēt uz krasu, un es aizgāju ar Marku gulēt, un Oskars vienkārši strādāja. Klusums bija. Jā, es biju nofilmējis par to, ka visi guļ. Ja? Nu, pateikšu tā, godīgi veči. Man likās, ka es vienā dienā uzcelšu šūpoles. Izrādās, ka nē. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tas nav tik ātri. Kāpēc? Pa vidu ciemiņi, tas ir viens, pa vidu dienai ļoti. Stācijā šašlik taisīja vēl. Visu laiku apakaļ redzējām ķūsku. Jā, odzi redzējām. Ne ķūsku vai? Nu jā, tā bija odze, viņa taču te gāja cauri mūsu Pa gabalam. vienu dienu nevar. Plus man pietrūka zāģis, ar ko var desmitnieku pārzāģēt. Man pat nav rokas. Ja man būtu rokas, es būtu kaut vai roku nozāģējis to, ko man vajag. Ko nozīmē rokas? Tev ir rokas, re, kur ir rokas? Tu tādā nesaprotamā valodā priekš maniem brīžiem runā. Lai nezaudētu laiku, es tagad vienkārši krāsoju vienu pusi jau apslīpētu, cik vien varu nokrāsošu. Rīt dabūšu aizņemšu zāģi, visdrīzāk ķēdnieku paņemšu šo. Negribās čakarēties. Es tam vienkārši apslīpēšu. Un Nē, krāsu neaiztiec. neaiztiec, man tur nedrīkst. Nē. Ejam, brauksim ar riteni. Ej, kāp uz riteņa, ejam, braucam. Bet virs un vārds sērija jānotur, tā kā šitai šūpoļu būvēšana ir jāgaida līdz galam. Skaties, tad rekur. Es izstāstīju, te 45-nieks es vēl rītā sazāģēju uzliek. Un tad, principā, pabeidz krāsot. Arī var pateikt. Nu? Nu? Bet mēs ķersim to į diedušku. Nē, dieduški jau sen aizbrauc jau tālu prom. Ai, te ir akmentiņi, jā. Gūnīta atbrauca, no. Šūpols, reku viņas tagad nokrāsoja, ja, vakarā. Es nu pasties visu laiku ciemiņu ģēduškas, viss ir Gūnīts brauc, un vēl kāds atbrauks ciemos, to pēc tam redzēsim. Nu, lūk, Gūnīt man atved zāģi rokas, lai es varu 45 grādos nozāģēt šitos balstus. Jā, Gūnīt? Man tur rakstīja YouTube'ā, kāpēc es neieliku tanī sērijā, kad tu biji ciemos. Kas neielika? Nu, ka es neieliku tevi, ka tu ciemojies pie mums. Kas teica, ka tu neieliki? Nu, tur iekomentēji. Un reku... Atkal ciemojos paskaties. Nu, jā. Grābe to rokā. Nu, jā, Guniņa arī pašancē. Man jau arī patīk kaut ko. Nē, Guncīts arī palīdz. Nu, super, nu šancējamies. Nu, drīz būs tās šūpols gatavs. Nu, man jau liekas, ka būs labi. Ka ir stabilas? Ir stabili, būs labs, būs labas. Amēlija ir stabils? Jā.
Būs laba šūpolīts, vai ne? Laba tupolīte. Būs laba šūpoles. No, tagad tikai vēl jāuzkarina striķi. Ai, ko laba šūpoles būs mums te. Tētā, kur stīk? Jā. Nu, tētim vēl jāuztais Jā, striķis. bet šitā te viņas būs stabili šitā. Nu, šitas ir tas grūtākais moments, bet nu it kā divi tie tur pa 45 ir uzlikt. Zini, kā ir? Viņas jau var vēl pēc tam nostabilizēt. Jo, ja es jau varu vēl piecelt klāt bērniem platformu blakus. O, ja es piecelšu blakus platformu, tad viņas taču vairs nekur neaizbrauks. Bet, nu, ko eksperts saka? Nu, feini, nu, forši, nu, riktīgi labais. Šitās jau riktīgās, ne? Labs būs. Bet šitās ir riktīgās, pareizi. Jā. Ārprāts, cik viņas lielas. Te mēs visi šūposimies, vai ne? Tur ir forši, tagad te ir āķi. Te var likt iekšā garo beņķi, zini, tādu dīvānu. Var dīvānu iekarināt. Var arī dīvāni iekarināt un šūpoties dīvāni. Jā, var iekarināt tādu guļam speciālo beņķi. Var iekarināt bērnu šūpols, te varēs mainīt kā grib. Tieši tā. Nu super! Davai nofilmē man, lai var redzēt, cik viņas liels ir. Nē, var jau redzēt, vienalga, ka viņas ir liels. Un bērni lai priecājās. Ļoti uzmanīgi, Amēlija, ja? Ai, cik skaisti, ai, cik skaisti. Ai, cik skaisti būs. Amēlija, būvēsim te laukumiņu. Ai, ko skaisti būs. Slītkalniņa Nu, dikti skaisti būs. Slīt. Ai, ko skaisti būs tagad. Nu, pasties, masa. Nu, pa skaisto, riktīgi labs, riktīgi skaisti tagad. Nē, tagad Marcīt būs feina šūpolīts. tie, kas tagad skatās, viņiem visiem jānospiež laiki, ja patīk šūpols. Ai, ko feina šūpolis, te top labas Un šūpolītes. tēts te ir noslīpējis, lai skabargs nesarauj. Ai, ko labi. Nu, skaisti būs, skaisti. Ai, kādi prieki būs tūlīt bērniem. Komentātors gunīt vienkārši. Nu, pa skaisto, riktīgi labi. 12 reizes pateicis pa skaisto. Nu, kaut ko pastāst, uz kurien mēs tādu braucam? Vai tagad mēs braucam uz karjerām, vai mēs visi braucam? Marcī, mēs braucam? Marks viņa aizmigs. Marks žāvājās, labi. Amēlīt. Ko? Ai, meitiņa, re kā mēs braucam. Mēs braucam. Braucam uz karjeru, ko? Mēs braucam peldēties. Es braucam uz karjeru. Nu, pastāst, kā gunīt vlogeri, ja? Peldēties braucam. Pareizi, Marcīti. Nē, braucam karjerā. Nu, jā. Jā, braucam. Varbūt gunītai vienu sēriju vajag nofilmēt. Mhm. Nu? Pastāst, kāds tas skaistulīts, ja? Man muka mute. Smuka mute, ja? Jā, un Amēlija par kā tev mute. Arī smuka? Aha. Nu, pasties, nu. Tā kā Halloweenā. Ai, kā mēs kopā Tev vajag pašūpot? Nu, es te tagad testēju. Nu, man liekas, ka man nevisai patīk šitā doma ar to striķi. Tas vēl ir tikai tests, nekas vēl nav līdz galam pabeigts. Nu, Gunīt, pastāst, kā tad tev patīk villa? Ļoti jauka, ļoti jauka. Villa ir forša? Feina, riktīgi laba. Riktīgi laba. Divi piesūceknīši. Jā, Viss Gunīt brauc projām. jā. Ar grābekli iztīrīja visu laukumu šeit. Štos. Uzrak gurķīšus. Gurķīšus parušināja bišķiņu pasties, nu. Starp citu, es nebiju pastāstījis, es uzliku 2 3D paneļus. Kur mēģināšu, lai gurķi viejās uz... Nevis mēģināšu, bet īstenībā tā arī sanāks. Viņi reku vīsies pa paneli uz augšu. Un tad tas, ko vienā no pirmajām sērijām mēs runājam, kad ir doma, kad varbūt sanāks, ka gurķi karājās ārā. Tikai tos paneļus pēc tam uz šido pusīti pagriezt vajadzēs. Un labi, katrā ziņā ilgtermiņa eksperiments. Skatīsimies, kā sanāk. Dikti mīļi, bērniņi, dikti mīļi, mīļi bērniņi. Klausīsiet, tētiņas klausot, viss kārtībā. Nu, Amēlija, uzmanīgi. Katrā ziņā es uzskatu, ka konstrukcija ir labi izdevusies, ja?
Bet es biju savu koncentrāciju uzlicis uz to, lai pati konstrukcija būtu super laba. Bet es nebiju pārdomājis, kā pašu šūpols pareizi iekarināt. Labi, padebenis man patīk, es nezinu, kā viņu pareizi nosaukt, ja? Bet šitas pats striķis, man tā kā viņš patīk. Vienīgais, es viņu nemāku šitien lejā, es izdomājis, tagad es tikai testēju, ja? Pareizi sasiet. Un augšā es sapratu, ka ir vajadzīgs gredzens, metālisks gredzens, un tad tādā gredzenā... Paga, nebļaustaties. Nekauties, pagaidiet, otrs šūpols pēc tam uztaisīsim. Ka vajag gredzenu tur. Nu jā. Nu tā ir, kad tikai vienu šūpolu, tad sakās kautiņi. Nu, ka šito striķi vajag ielikt gredzenā. Un gredzenu ielikt tur, nu kaut kā tā. Vai arī ķēdi nopirkšu, nezinu, vēl izdomāšu, bet katrā ziņā man patīk, kā šūpols izskatās. Amēlī, tev patīk? Jā. Bet vajag uzmanīgi, viņas vēl nav gatavas, Amēlī, viņas vēl ir testa režīmā tikai. Jā? Jā. Tā kā, principā, ko es vēl varu pateikt? Tātad izmaksas, jā? Es izmantoju 5 brusas, 10x10 centimetri, kopā 45 eiro viņas maksāja. Šitais impregnents notērēja trešdaļu no spaiņa, viņš maksāja 10 eiro. Viens tas āķīts, ja nemaldos, maksāja šis, jā. Tātad, par šitiem āķīšiem, jā, samaksāja 5,50, man tā liekas par 4. Šitais striķis 12 mm biezums viņam ir, un samaksāju es 10 metrus nopirku, 10 eiro samaksāju, bet man izskatās, ka man, es nopirku 10 metrus, bet man pāri nepalika toči 5. Sanāk, es pat vairāk notērēju, tad otrs šūpols nemaz nevar īsti iekarināt. Tad tas bija 10 eiro. Dārzā bija palikušas kaut kādas brusiņas. Nu, tur tad kaut kā atsevišķi jārēķina, ja tur atgriezumiņas es pieliku. Ko es vēl izmantoju? Arī dārza brusa. Šito cauruli pirku. Te, lai sēžot, lai, rokas nenoberzās pret šito, te, lai turēties var. Ja nemaldos, 48 centimetrā plasmas šitā truba maksā. Jā. Tā, kas vēl vajadzēja būt pie izmaksām? Jā. Un šitien uztaisītais. Principā ir tā, tas tāds uz pašu konstrukciju, ja ieskaitu un āķīšam, un šito, ko es izdarīju, un noteikti nepareizi striķim notērēju dešuki, ja lieki. Varbūt arī pareizi. Man jāpapēt, kā tiem āķīšiem, varbūt tos metāla āķīšus var uzlikt. Ko es vēl pieminēt varu? Ko es vēl varētu pieminēt par izmaksām? Bļāviens, nenāk vairāk nekas prātā. Principā es teikšu tā. 45 eiro, ja tur 50. Es domāju, ka simtniekā 100 eiro, man liekas, ja? Var iekļauties vienkārši super krūtās šūpolēs. Un, ja jums vēl tur, piemēram, dārzā vai mājās mētājās dēļi kaut kādu vai vēl kaut kas, jūs pat varat te varat sakarināt tos āķis vairākus uztaisīt un tā kā ķeksēt nost un karināt to, ko jūs gribat. Piemēram, tur es nezinu to 3-4 vietīgu sēžamo. Jā, meitiņ. Patīk telefonā. Nu, saki. Mēs uztaisīsim te šūpoļus. Šūpolis uztaisīsim, jā? Jā, mēs te taisam. Nu, protams. Jā. Pati konstrukcija man ļoti patīk. Vienīgais, ko es vēl sāku apdomāt, viņi ir stabili, ja? Pat ņemot vairāk, ka rekur uz sāniem šūpojās viņi. Labi, meit man ir viegli, ja, vēl salīdzinoši. Bet mēs jau parasti šitā šūpojamies. Un, ja galīgi es jutīšu, ka tomēr pārāk riskanti, es viņus ierakšu zemē, bišķiņi pabēršu šibjonku, ielikšu viņus zemē un ieliešu betonu. Ja es jutīšu, ka tomēr ir bailīgi. Bet vispār man ļoti patīk, ka viņas arī var tā kā pārvietot. Bet pārvietot es viens pats vairs nevar, jo viņas ir ļoti masīvas. Tā kā ļoti masīvas. Tādas ir riktīgās šūpols, ko es varu pateikt. Basties, kāds tam meistarojums, man te viss ir tāds saprot. Kaut ko te improvizējis daļai, kaut ko te, nezinu, dubulti uzliku to stūri, lai...
Es apēju apkārt vienkārši, lai kāds var ieraudzīt vairāk kļūdas. Man zina, tur kaut ko, kas man ir nepareizi, kas man ir pareizi. Noteikti grib dzirdēt komentārus. Bet es vēl padomāšu par karamajām lietām. Mums tur padomā ir vēl kaut kas. Tā kā es domāju, ka šitien būs, šitā ir centrālā galvenā konstrukcija, un tas, kas ir vidū, tas būs tā kā maiņas. Ej, tu nost. Buciņ, kas tev tur mutē ir atkal? Nu, pasties. Tu tā kā lielīties man nāc? Buca? Mums būs drīz nākamais viesis. Jā. Ar rītausmu praktiski.